jo mēs zinām, ka lielākoties cilvēki diezgan skeptiski izturās pret laika prognozēm. Un tādēļ arī Latvijas televīzija kopā ar ziņu portālu lsm.lv piedāvā tieši jums, skatītāji, kļūt par precīzākiem laika prognozētājiem un prognozēt, kādi laikapstākļi gaidām Jāņos. Tātad jums uzdevums ir atsūtīt mums prognozi. Un tas, kurš būs visprecīzākais, arī saņems balvu. Jāsaka gan, ka balvā nebūs mikseris, nebūs arī biļete uz mūzikas festivālu Salacgrīvā, nebūs arī ceļojums uz ārzemēm, jo zināms, ka vasaras vislabākās ir tepat Latvijā, bet būs visas pasaules gods un slava. Mēs jums šeit pat rīt panorāmas ētrā, nu negluži šeit, bet studijā Zaķsalā, pēc Jāņiem ļausim izstāstīt, kā jums izdevās prognozēt precīzus laikapstākļus Jāņiem, un arī pēc tam apgaismot visu nāciju, kāds laiks būs pārējā vasarā. Tātad, kas jums jādara? Jums ir jāaiziet uz ziņu portālu lsm.lv. Tur labajā pusē ir banerīts, tāda reklāma, kur jau jūs redzēsiet prognozē laiku Jāņiem. Uzspiediet tur arī sīks apraksts, kā prognozēt, kurām dienām kādus meteoroloģiskos parametrus, un tad iesūtiet šo te prognozi. Šeit ir mana laika prognoze Līgodienai un Jāņiem. Tātad ir jāprognozē, kāds laiks Rīgā būs Līgodienā un Jāņos. Es prognozēju, ka Līgodienā būs plus 23 grādi, nedaudz līs galvaspilsētā, bet Jāņu nakts būs tāda diezgan vēsa, ap plus 12 grādiem, bet bez nokrišņiem. Tāda ir mana prognoze. Jā, to vēl es gribēju jautāt, vai arī es drīkstu piedalīties? Pavisam noteikti tev arī ir jāpiedalās, jo es domāju, ka cilvēkiem būs gana liels iemesls piedalīties, lai sacenstos ar mums un pierādītu, ka viņi ir iespējams pat labāki. Šobrīd jāsaka, tās ilgtermiņa prognozes, kādēļ mana prognoze ir šāda. Ilgtermiņa prognozes rāda, ka nākamās nedēļas otrajā pusē laikapstākļi Latvijā pasliktināsies. Un parasti tad, ja laikapstākļi Latvijā pasliktinās, tas ir uz kādu nedēļu, pusotru, varbūt pat divām. Nu, tad es ceru, ka uz Jāņiem laikapstākļi uzlabosies. Nu, Līgodienā vēl nedaudz palīdz, bet Jāņu nakts būs sausa, tāda ir prognoze.